Tātad šogad sezonas sākumā sadarbībā ar Samsungu palaidām jaunākajiem mūsu apmeklētājiem burtnīcu konkursu, kur sponsors kā Samsungs ģenerāla atbalstītājs nodrošināja sezonas beigās izlozēja galvenās balvas. Attiecīgi bērni varēja nākt uz spēlēm, krāt zīmodziņus un atkarībā pēc savākto zīmodziņu skaita piedalīties šajā te pēdējā mājas spēlē izlozē par vērtīgām balvām no mūsu atbalstītāja Samsunga. Tā kā tagad dodamies pie viņiem pateikt paldies par šo te sadarbību un parunāt par iespējamām sadarbībām uz nākamo sezonu. Bija sagatavota dāvana Samsungam, tiešām liels paldies viņiem. Un, jā, rekur ir izrādās, ka lielos uzņēmumos to var uzskatīt par kukuli un tāpēc... korupciju. Bet mēs šī konkursa uzvarētājiem iedosim bonusā arī šo te kreklu ar Samsung. Paldies! Davai, Džeki, šodien stundiņu īsāku, bet normāli, intensīvs sacensībiņām nedaudz. Tā kā sagatavojamies un rītdien nomaucam pēdējo mājas spēli, lai faniem prieks ir. Ja? Davai, vienu aplīti un pa sešanieciņiem iesolīšanās spējām. Kopumā tā, zin kā, tik ātri tas gads pagāja. Tik viņš bija dažāds. Un šodien, kad skatījos, tas ne tikai mūsu sakarā, vispār Latvijas futbola sakarā. Šodien skatījos Tukumā un Rīgas spēli virslīgā un paliek tur 2 kārtas, manuprāt, virslīgā. Padomāju, ko atkal mēs darīsim līdz martam. Tad atcerējos, ka vismaz RFS reizi 2 nedēļās spēlēs tur līdz janvārim. Bet jā, tāds rudenīgs noskaņojums. Ne par ko īsti vairs mēs necīnamies, arī treniņu apmeklējums parāda to, ka čaļi jau tā ir daži atmetušies, kas ir normāli amatieru futbolā negribētos, bet tā tas ir. Ceru, ka rīt sanāks cilvēki, kā nekā pēdējā spēle mājās, un neviens nezin, kas būs tālāk pēc tiem 2 izbraukumiem. Tā kā, jā, rītā svarīgi ir uzvarēt savās mājās. Pēdējā mājas spēle. Viss. Esmu vecs cilvēks, es svīstu. Tā. Kā svecītis kā kapu svētkos. Bet tolotēs mums kaut kāda maza gaismeņa ir. Pagaidām šī sezona ir bijusi traka. Kalni, lejas, prieki, bēdas, traģēdijas un ekstāzi no laimes. Un jā, pēdējā mājas spēle. Paldies mūsu atbalstītājiem LVBet Scandic Fusion. Arī šodien izspēlēsim lielo balvu, skolēnu burtnīcu zīmodziņu krāšanas balvu no Samsung, un tiešām iespaidīgas balvas. Jaunākā planšeta, austiņas vai pulkstenis. Kā arī visiem pāriem, kas ir mums kopā šajā te piedzīvojumā. Pasportiks, Design, Pizzeria Barons. Kāda te neaizmirst komanda LV, protams. Stelps ūdens, Goviks Zanimo. Jap. Un vēl. Tā kā paldies, draugi. Tā ir mūsu komanda, mūsu spēle. Un vispār es teikšu, man ir tāda svētku sajūta, tā ir pēdējā mājas spēle. Un kā jau Latvijas futbols pieņems, ja? Nekad tu nezini, kas notiks tālāk. Līdzīgi kā pēc labas picas, ja? Tu paēd labu picu un nekad nezini, vai tu kādreiz ēdīsi vēl picu, ja? Jo tu vari nomirt vienkārši. Līdz ar to arī līdzīga futbola ir. Barona pica nav jautājums. Tas skaidrs. Ir tāda sajūta pēdējā spēle sezonā, tā kā savās mājās. Un tad bišķi svētku sajūta tāda. Svētku un, kā vakar teicu, treniņā bēdīga sajūta mazliet, ka mums atkal būs jādomā, ko darīt vakaros ar tevi. Jā. Es reāli baigi pierod, sakot, liekas, visi tik daudz. Paiet 2 nedēļas bez tā futbola, kad pārtraukums ir un
un sākt tā kā, ko prasās to visu. Kas mūs sagaida? Mūs sagaida pārtraukumā. Mēs izspēlēsim šīs sezonas galveno balvu sadarbībā ar Samsung. Kāds laimīgais, kurš ir apmeklējis visas spēles, tas tiks pie planšetes un Livon PPK spēles krekla. Tāpat arī tie, kas apmeklē mazāk, tie tiks pie pulksteņa, viens tiks pie pulksteņa un viens vēl arī tiks pie austiņām. Tas viss pārtraukumā šeit pat. Paldies Samsungam. Paldies Samsungam, ja? Aplausiem skanot bungu riboņai, tremolo, kārtīgi atceries samaisi, ja? Un šis ir tās emocijas, kuras man spēja laikam dot tikai sports. Kad 2-0 tev neiet un tu zaudē 2-0 un liekas, ka jau varbūt viss ir beidzies. Un čaļi saņemās un tagad ir 2-2. Un tas adrenalīns un tas viss, tas ir... Tāpēc tas ir sports, jā. Sports tikai nesvarīgs, bet tāpat laikā ļoti svarīgs priekš emocijām. Skaisti. Mēs braucam uz pilsētu, kur dzīvo leģendas kādu laiku. Tas ir Jurija, gan arī dzimtā pilsēta Ventspils. Ja? Viņš ir šī kluba leģenda. Es ceru, būs milzīgs, ka viņa krekls, teiksim, parakst kaut kāds ģērbtuvē. Ja? Un tā. Kaut kā šī tā. Nu ko, pa sezonu viena pudelīte ložamā spirta ir aizgājusi. Paldies tev, ka bija mums rip. Jā, Ulmis un Andrejs. Mēs sapratām, ka aizmirsām nopirkt kalu pēc spēles. Nu, paldies, ka Ventspilī ir Volt aplikācija. Apstiprināt, no. Yes, kurjers vedīs, paldies, 3,8. Saulīts pasūtīja pārtraukumā tēju, jo uz nosals būšot. Es iešu meklēt tēju, lai puikas spēlē futbolu. Helmutam tējas nebūs, jo šis te jaukais aparāts. Vienkārši norīja eiro un viss. Sorry, Helmi. Es centos. Bet atbalsts uz Ventspili, es zināju, divas sporta personas no Ventspilis, kā tādas Guns Blumbergs un Rauls Plērits. Un sestdienas dienā mēs viņu savus satikām šeit Ventspilī. Draugus. Tā kā liela pilsēta, bet viņi vienkārši šeit kaut kur bija apkārt. Kādu visu cieņu. Un kā sapratu, kā man apstargi stāstīja, tad Blumbergs nākot uz visām spēlēm, jo esot atmetis smēķiešanu vajadzīgs jauns hobijs. Mēs ar Žigu vienu fenomenu nerabījām, kāpēc pirmo puslaiku pēdējā laikā mūsēs spēlēt pamagā pakaļā, slikti, un otrajā viņi sāk spēlēt. Tie paši džeki, vienkārši kaut kas tur mainās, es nezinu. Lai arī otrā puslaika sākums likās cerīgs, nope. 4-1 Ventspils labā, spēle vēl nav beigusies, vēl Daņikam 7. kartīte. Un es jūtos tā izdrāsts, ka laikam iešu uzpīpēt. Mūs! Tieši tā Ventspils sarāmos gabalos. Un Ventspils ultra pavadībā priecājas arī ventspilnieki. Jā, ir,
negribas. Bet, ja idioti, tad, kā Grigorčs teica, idiotus ne žalka. Mums nav te ne naudas, nekā. Es puslaikā teicu, man žēl skatīties, kā pieauguši cilvēki, kas ir redzējuši kaut kur futbolā tādus lēmumus pieņem. Pārējais viss ir var runāt par taktiku, ka mums gribās, negribās. Otrais puslaiks līdz nākamajai kartītei, tur beigās varbūt nebija tas spiediens, ko gribējāt. Bet atkal izējiet un spēlējiet, cīnaties. Es nevaru, runājām toreiz. Treneris vai vēl kaut kas, atnāktu šeit treneris un vajadzētu trenēties daudz vairāk. Puse šeit nebūtu. Tagad treniņu apmeklējums arī parāda to. Es nevaru no jums prasīt, lai jūs esat uz treniņiem, lai jūs tur, jo mēs neko jums nedodam tādā, nezinu, nauda, vēl kaut kas. Forma, visi apstākļi ir, kādi ir. Pašiem no sevis, tas ir viss, vienkārši kauns brīžiem skatīties pēdējās tur tās spēles par tiem lēmumiem, par to, kā tas izskatās. Bļaut uz jums arī es neredzu jēgas, vispār ne tikai uz jums. Kaut ko prasīt tur konkrētāk. Jūs taču esat šeit, lai spēlētu, baudītu. Es nezinu, priekš kam jūs esat šeit, ja pēdējā laikā tā tas viss izskatās. Pilnīgākais un otrais puslaiks sākās, uzreiz nekas nemainījās. Kas labāki spēlētāji izgāja? Neizgāja labāki spēlētāji. Vienkārši tāpēc, ka jums galvās kaut kas jā. Atdodies mājās. Lūgums saņemties uz pēdējo spēli, lai... Šādas te bezzobainas spēles ir tas brīdis, kad es sāku domāt par to, kāpēc mums vispār to vajag. Ot mierīgi dzīvojuši ar savu raidījumu, reizēm uzvlogojuši kaut ko tam līdzīgi. Bet nē, tu ej uz tiem treniņiem, vakaros tu brauc savām spēlēm, atsaki haltūras darbiņus, koncertus, jo tev futbols un domā, kāpēc. Bet es zinot sevi, tas ir katru gadu sezonas beigās, tas tā ir, šādas pārdomas, bet laikam kaut kas foršs tajā visā ir. Un tāpēc mēs to daram. Jā, nepatīkam sajūtas slūbi kaut kādu. Jā, un esam Rīgā. Diena zaudēs Ventspilī 1-4, bet Džeki ziedo šīs dienas. Viņi ziedo šīs dienas. Esam klāt Valmierā, svētku sajūta pēdējā sezonas spēle. Un Valmierai patiesībā psiholoģija visi ļoti labi. Jo parasti stadionos kā uz tablo ir mājnieki un viesi. Nē, Valmierā ir saimnieki un viesi. Tātad interesanti ir iekritis tāda sagadīšanās, kad otro gadu pēc kārtas noslēguma sezonas spēle mums ir izbraukums Valmierā. Pagājušajā gadā, kā pateicība faniem par līdzjušanu, uztaisījām jau viņiem tādu akciju, atbrauciet arī uz pēdējo izbraukumu spēli, atbalstiet komandu šeit klātienē, un kā pateicība mūsu spēlētāji pasniedza pagājušajā gadā viņiem savus spēļu krēklus tiem, protams, tiem faniem, kur vēlējās, un arī šogad iekrita tā, ka braucam uz Valmieru, un fani mūs ir atbalstījuši un dzinuši uz priekšu visu sezonas garumā, un tāpat arī vēlamies pateikt viņiem milzīgi paldies. Vienīgā lieta, lielāko mēs varam no savas puses, ir tiešām atkal uztaisīt šo te kreklu akciju, kad pēc spēles katrs fans, kurš būs ieradies, varēs iegūt kādu no savu spēlētāju krekliem. Jurī, pirms aptuveni, es nezinu, pusgadu, bišķi ne vairāk, jau kādiem 9 mēnešiem mēs tiem sēdējam, domājam, nafig to vajag, vispār nebūs klubs.
Nauda nav, nekas nav. Šodien sezonas pēdējā spēle, varbūt kāds tāds kopējās emocijas Viss tev. notiek, kā tam jānotiek. Laba sezona. Es domāju, ka sliktāk laikam varēja būt, vai varēja būt labāk droši vien Karijā, bet tas ir futbols, tā jau ir pirmā līga. Mazliet profesionālāk, komandas pieiet, tāpēc mums tāds pārējais gadam, es teiktu, ka laba sezona. Man šodien ir tāda svētku sajūta. Tas garais maratons, kas par sezonu būs galā. Un, lai kā tas beigtos, lai kā tas turpinātos, katra sezona ir īpaša. Un nav divu vienādu sezonu. Tā kā, jā, kārtējais ček ir paveikts un visiem kopā ar burvīgu komandu, burvīgu stafu un foršu atmosfēru. Jā, Valmērā arī visiem mēs satikām Raganas Circle K, arī Smiltenes komandu, arī mūsu spēles tiesnešus un visi tādi jau, pēdējā spēle, visi tāds. Jā. Jēzus par godu Jurijam stadionā arī sirēna ieradusies. Pirmo reizi dublieru spēle būs sirēna. Jurij, ko apsveicu? Pirmo reizi uz Valmēras dublieru spēli speciāli atvesta sirēna. Nopietni par godu man? Jā. Nebūs šodien sirēnas. Lielas lietas var komanda panākt, kad viņi turās visi kopā kā viens vesels. Ir sezonas pēdējā spēle, kur vairāk par visu mums ir beidzot jāizbauda tā pēdējā iespēja šajā sezonā būt visiem kopā. Tāpēc tas, ko es gribētu redzēt no mums visiem, kas ir šeit, vai es esmu laukumā, vai es esmu uz maiņas, vai es pēc tam uzēju laukumā, vai neuzēju vispār, atdodam visu, kas jums šodien ir. Mēs visi kopā esam šeit, izbaudam pēdējo deju šajā sezonā. Davai, veči, piesēžam, vairāk te nav ko teikt. Veči, tiešām ļoti labi pateica Māris. Varbūt mēs, nevis varbūt, skaidrs, ka tieši tādā sastāvā mēs vairs nekad nesatiksimies. Tāpēc izbaudiet to, izbaudiet savu partneri, izbaudiet sevi uz laukuma autobusā ar faniem. Bet es saku, ja mēs atkal iziesim kā mīksti taisīti, mums atkal izvazās, atkal mēs dusmosimies, katrs uz sevi, uz partneri, tas sūdīgs, tas sūdīgs. Ja tas blakus sūdīgs izdarīja divreiz vairāk šodien nekā parasti. Ja? Jāuzvar šodien. Davai. Jurij, esi rautā. Nenormāli daudz. Mēs esam mainīgi šeit. Teikšu, kā ir. Šī sezona beidzās, un es pats sajūtu tādu baigo atvieglojumu sajūtu. Un ne jau tāpēc, ka kaut kas vienkārši būs pauzīti. Par nākotni nezinu. Kā jau vienmēr Latvijas amatieru futbolā, tu nekad nezini, kas būs nākamajā gadā, bet mēs darīsim visu, lai būtu. Es
spilgtākais moments, vai kas tev labāk palicis atmiņā? Kaut kāds personīgi tev? Tā laikam kauss, kā pagājuši, kad atkal tikām līdz Rīgai un forša spēle. Personīgi, man patika treniņi, viss man patika, viss bija ok. Tā spilgti, kausā, jā, ka atkal izdevās top 8 tikt Latvijā. Tā. Izbraukums uz Rēzekni un atpakaļceļš. Un uz Valmieru. Uz kur es nebiju. Mēs aizbraucām uz Rēzekni, vinējām komandu, kurā es esmu trenējies, spēlējis līdz 18 gadiem. Vinējām viņu 7-0 un atpakaļceļš bija vienkārši burvīgs. Īpaši tie momenti, kad daži komandas biedri, jaunie komandas biedri, bija pārsteigti pēc spēles, iebraucot, piestājot pie veikala Maxima. Ko? Visa komanda iet pie alkohola plaukta? Tā drīkst? Ko? Var paņemt, ko tu gribi un cik daudz gribi? Tas tiešām bija šoks to dzirdēt no dažiem spēlētājiem. Tas izraisa lavīnas reakciju. Jā. Un tiešām šie spēlētāji pēc tam bija ļoti jautri. Un īpaši tie momenti, kad no Rēzeknes Rīgai ir 240 km. Un 240 km ceļā mēs apstājāmies apmēram 20 reizes uz zaļām pieturām. Tāpēc, ka mēs bijām Maximā. Paldies! Tās ovācijas un tās sajūtas, tas piepildījums tad, kad mēs Grobiņu uzvarējām un kad visi saskrējām tur vienā čupā. Man liekas, tā pirmā spēle, ko mēs pret Grobiņu spēlējām, jo tā kā es jau tā sagaidīju, ka tā spēle būs forša un interesanta, bet man liekas, ka tur viss tas, ko es gaidīju, tika pārsists vēlreiz 5 un nezinu, kaut kā arī likumsakarīgi nekas labāks neparādījās pēc tās Grobiņas spēles. Kā Grobiņas spēle, Grobiņas uzvar par Grobiņu, tas vienkārši pāri visam. Neaprakstāmas emocijas, tādas es dzīvē spēlējot futbolu vienkārši nebiju izjūtas. Nereāli vienkārši. Tur nevar cilvēkam izstāstīt. Ja tu neesi tajā brīdī uz laukuma un nepiedalies tajā spēlē, piedodas. Jā. Skrējiens pāri laukumam, kad uzvarējām Grobiņu. Tas bija foršākais skrējiens manā dzīvē. Žēl, es neizdzīvoju Grobiņas momenti. Es pieļauju, ja es tur būtu, tad viennozīmīgi, kā es pieļauju vairums komandai, tas būtu tas mirklis, bet priekš manis spilgtākais, laikam tā Rēzekne. Jāsaka, ka tā Rēzekne bija tāds atvieglojums un no tā futbola bauda, ko dabujām. Kad viss aizgāja, kā saka, no rokas un gan jau, ka tas arī viss apakaļceļš, viss. Brauciens no Rēzeknes. Tas ir miglātīts, tas nav. Es tur īsti nezinu, kas tur bija, bet spēles moments es atceros labi. Vispār pirmssezona bija īstenībā baigi foršā, reāli. Es baigi noskaņojies, biju tur uzņemt formu, un es atceros, ka mums nedēļa līdz spēlei. Un es dabūju traumu uz 2 mēnešiem. Bet tu nebija pat tas bija mans pirmspēles treniņš. Pirmspēles treniņš, tas bija, pirmspēles treniņš. Man arī bija sāpīgi, es vēl zinu, es to jaunzem. Man liekas, ka es par tevi spēlēju kaut kādu, kad tu Valmieru dublieros, es spēlēju. Jā. Kaut kāds tāds man mačs ir atmiņā. Spārtaks, man liekas, bet es nezinu, vai es Spārtaku, es to jau spēlēju. Varbūt tu biji pa jaunu. Bet tā pirmssezona vispār, tas viss bija, es baigi noskaņoju, personīgi biju pats, Likās, ka būs to, jā. Reāli es biju baigi, es tur proteīns tagad atskatoties. Atgriežos pēc traumas, atkal plus 7 kg. Un tā tālāk. Viss šitie ar faniem pārsvarā viss saistīts. Man bija, no vienas puses bija labi, tas viss atgadījums ar Rīgu, bet man bija baigais. Viņš drīz būs gaļa? Jā. Atgadījums ar visu to Rīgu un tā tālāk, bet man vienkārši bija radi no Zviedrijas tieši atbraukuši, un viņi tādi, šitais ir katru spēli, es saku, gandrīz katru spēli. Mājas vismaz. Un viņi saka, es saprotu, kāpēc tu esi te un ko tu dari un tā tālāk. Kad katru spēli, kad cilvēks, kas neko no futbola nesaprot, ir atbraucis no citas zemes ierokā, mēs spēlējam un ir ķer to kaifu tāpat kā mēs.
nasty window. What's on the other side? I think that I lost my shirt.